Tartes var dekorēt dažādi ar meringu, pieņemsim, veidot zigzagus vai veidot kādas puķītes vai puļķīšus vienkārši uz augšu. Jūs varat arī eksperimentēt ar uzgali, pieņemsim ar to pirmo, viņu var apgriezt otrādāk. Citrona šķēlīte un piparmētras lapiņa vienmēr iedod tādu svaigumu. Protams, ir atkarīgs no tā, kāds pildījums jums ir tartei. Var dekorēt ar šokolādes krēmu vai ar kādu vaniļas krēmu. Ļoti skaisti var veidot dažādas puķītes ar dažādiem uzgaļiem. Eksperimentējiet, veidojiet, skatieties Pinterestā, pieņemsim ļoti daudz interesantas idejas, kuras var apskatīties, kā dekorēt. Šeit, pieņemsim, tārte ir ar šokolādes krēmu un riekstiem. Riekstus arī jūs varat gan smalcināt, gan likt veselu. Ļoti skaisti izskatās arī svaigas ogas uz tartēm. Jūs varat dekorēt ar odziņām, dažādām var kombinēt, var izvēlēties kādu vienu ogu. Var likt šādi tā kā ar caurumiņiem uz augšu, var likt arī otrādāk. Ļoti forši var arī kombinēt vienkārši krēmu kopā ar odziņām. Tas viss ir tā kā jūs vēlaties, kas jums patīk. Jūs varat droši eksperimentēt un veidot savas tartes, kā jums patīk. Vēl vienu tādu momentu gribēju pastāstīt, kad tartes no iekšpuses pirms pildījuma jūs varat arī iesmērēt ar šokolādi, izkausējam šokolādi un iesmērējam, un tad viņa paliks kraukšķīgāka ilgāku laiku. Tas ir ļoti vienkārši izdarāms, vienkārši mikroviļņu krāsnī var izkausēt vai ūdens peldē un apsmērēt tās tartes, lai arī tev izdodās un labi garšo.